Jā, aizgāja. Tā. Jā, tātad jūs esat atnākušas uz nelielu tādu īsu ieskatu, jo visu, protams, mēs nevaram tā ātri izstāstīt, bet centīsimies iekļauties gan laikā, gan arī tādā ātrā stāstījumā par to, ko mēs darām Bulduru tehnikumā, pieaugušo izglītībā un arī teiksim, mūžglītības centrs, kas atkal vairāk neformālo Bulduru tehnikums profesionālo izglītību pieaugušajiem. Un es tūlītās parādīšu ekrānu un aicināšu savu kolēģi pastāstīt par to, kas notiek mūsu skolā tieši profesionālā izglītībā pieaugušajiem, kas ir tā, ko var, teiksim, pēc 12. klases un visi citi, jebkurā vecumā apgūt. Tad īsi es pastāstīšu, ko es tagad rādu uz ekrāna. Es jums rādu mūsu mājaslapu, jo, lai jūs uzreiz arī, ja ir nepieciešama šo informāciju, varat atrast. Mūsu mājaslapa ir bulduri.lv. Un lūk, šeit ir informācija par profesionālām programmām, un Ilona pastāstīs šobrīd par profesionālām programmām. Es vēlāk pastāstīšu, kas ir mūžizglītībā zem tātad neformālās izglītības. Ilona. Labdien, prieks jūs visus šeit redzēt. Es esmu direktors vietniece izglītības jomā Ilona Freimane. Un šodien mēs runāsim par audzēkņiem, kurus mēs uzņemam Bulduru tehnikumā pēc vidusskolas, ar vidusskolas izglītību. Kā pirmo minēšu floristikas speciālistu, mācību ilgums 1,5 gads, un labā ziņa ir tāda, ka par mācībām nav jāmaksā. Saņemsiet arī stipendiju. Jārēķinās gan ar to, ka mācības ir visu šo laiku klātienē. Stundas notiek no 8:30 līdz 15:15. Mazliet var variēt, protams, jo floristi ir mākslinieki. Viņiem ir dažādi pasākumi, kuri jāsagatavo, gan pirms tam dekori, gan arī jāuzliek. Bet, idejiski ir tā, ka tās stundas ir tā kā visām mūsu klātienes grupām no 8:30 līdz 15:15 un bez maksas ar stipendiju. Tad piedāvājam arī citiem pieaugušajiem specialitātes dārzkopības tehniķis un ainavu būvtehniķis. Mācību ilgums tāpat būs 1,5 gads. Jārēķinās ar to, ka pirmajā mācību gadā uz vietas tehnikumā būs 10 mācību nedēļas, tieši ar tādiem pašiem stundu laikiem, kā iepriekš minēju. Un otrajā gadā 4 nedēļas, un galā ir eksāmens, kvalifikācijas eksāmens, un saņemat izglītības dokumentu. Es domāju, ka būtiski ir zināt to, ka ar saņemto izglītības dokumentu jūs varēsiet startēt dažādos projektos. Tātad zināšanas ir pietiekošas. Šīs mācības ir par maksu. Šobrīd mācību maksa gadā ir 1750, bet, protams, ka par nākamo gadu tur jāskatās inflācija un vispārējais, kā viss mūsu dzīvē mainās, līdz ar to arī cena varētu mainīties. Un kā trešā būtiskā profesija ir kokopis arborists. Vairs netik jauna profesija Latvijā no bīstamajām profesijām, bet mūsu pedagogi ir ļoti kvalificēti. Viņi visu laiku arī turpina mācīties, iegūt dažādus certifikātus, kas ir nepieciešami darbam, un arī apmācībām. Tur maksa ir lielāka, šobrīd 2,5 arī jaunajā mācību gadā atkarīgs no visiem sadzīves apstākļiem. Mācības arboristiem notiek arī pēc grafika. Mana kolēģe var parādīt, grafiks ir pieejams mājaslapā un vienmēr būs redzams aktuālais grafiks. Tātad, ja mācību procesa grafikā būs kādas izmaiņas, to jūs redzēsiet, bet mēs arī, protams, ka kontaktējam ar visiem saviem audzēkņiem un parādam, ziņojam par kādām izmaiņām. Tas būtu viss no manis.
Vai ir kādi jautājumi? Tā, no studijas jautājumu nav laikam, ja, tad vienkārši varētu papildināt, jā, respektīvi mājaslapā, ja ir interese par katru to programmu, tur var paklikšķināt tālāk un uzzināt, nu, teiksim, papildus informāciju, kas varbūt ir vēl nepieciešama, vai saprastu, vai tā mācību programma tā kā interesē, un ir, jā, dažādi vēl papildus, nu, teiksim, jā, dokumenti, kādi ir termiņi un tā tālāk. Tas viss ir pieejams. Jā, un vienmēr varat Pajautāšu, kā rakstīt. skolu karjeras konsultanti. Sakiet, lūdzu, Ilona, tātad tās ir programmas, ko var mācīties klātienē, ja? Tātad jaunietis, kurš ir pēc 12. klases. Daļēji, jā. Floristika būs visu laiku klātienē, floristikas speciālists, tur, kur ir dārzkopības tehniķis un ainava būvtehniķis un kokopis arborists, tur ir tās 10 nedēļas plus 4, kā es minēju. Tur mācību lapā sadaļā izglītojamiem ir redzams arī mācību procesa grafiks. Intereses pēc varat paskatīties, kāds tas ir šogad, lai saprastu, ar ko rēķināties. Jā, bet droši varat sūtīt jautājumus uz e-pastu, ja tādi ir. Jā, tad vai no uz mūža izglītības, vai uz mācību daļas e-pastu. Paldies. Jā, redzu. Lieliski, jā. Paldies jums, Ilona. Paldies, visu labu. Tā, un tagad tās bija mācību programmas profesionālajās mācību programmās, jā, kuras var apgūt pieaugušiem pēc 12. klases ar 12. klases diplomu. Un es pati pastāstīšu, es esmu Elīna Jansone, es pārstāvu Mūža izglītības centru Bulturi. Un es pastāstīšu vairāk par neformālajām programmām. Mums ir arī, tā skaitā, arī akreditētas un, teiksim, profesionālās programmas. Tā mums, tā skaitā, ir arī floristika. Un šī programma ir, teiksim, salīdzinot ar to, ko piedāvā skola, mums viņa ir, teiksim, tā saspiesta īsākā laika posmā un notiek sestdienās, svētdienās. Tas jau ir strādājošiem, pieaugušajiem, lai var apvienot darbu ar mācībām. Un tā tad ir 160 mācību stundas, kuras, teiksim, ir 9 mēnešu ietvaros. Katru mēnesi ir sestdienā, svētdienā notiek, tur arī ir jāskatās, kā kurā brīdī tas grafiks pa lielam ir notiek vienreiz mēnesī, sestdienā, svētdienā klātienē. Bet tas nav darba dienas. Līdz ar to ir iespējams apvienot šo mācību procesu ar darbu. Tā ir viena no tām, kas ir profesionālā izglītība pieaugušajiem zem mūža izglītības, ko var atrast. Un tad varu pastāstīt par pārējo, kas notiek, teiksim tā, tuvākos mēnešos, un to jūs arī varat viegli atverot Bulduri Mūža izglītība, redzēt pa mēnešiem, kas kurā mēnesī notiek. Un tad, ja mēs šeit par februārs, kas ir tuvākais, tad vakar sākās hidroponika. Tā ir mācība par augu audzēšanu, teiksim tā, bez augsnes. Tas ir tāds īsais stāstījums par to. Tā kā, ja ir vēlme, tur var vēl pēdējā brīdī ielikt, jo šodien ir otrā lekcija 6:00, un tāpat mēs arī ierakstam visas nodarbības. Un mums, teiksim tā, lielākoties nodarbības notiek tiešsaistē, tāpat kā šobrīd mēs esam Zoom nodarbībā virtuālajā, tā arī notiek mums ikdienā daudzas nodarbības, līdz ar to tās ir iespējams klausīties un sekot tām līdzi no jebkuras vietas Latvijā. Tā kā, un šeit tātad mājaslapā, lūk, kad jūs redzat to nodarbību, šeit ir datums, ar kuru sākās, te ir cena, un te ir arī rakstīts, tātad vai nu tā ir klātienē, vai nu attālināti. Mums ir mākslas nodarbības
pieaugušiem, tās ir klātienē, bet ir arī dažādas citādas nodarbības, jā, kas ir, un te mums ir garie kursi un īsie kursi, dažādi notiek mums, jā, attālināti Zoomā. Ja, piemēram, ir augu atlase, kas mums sākās februāra otrā pusē, tas ir tiem, kam ir interesē varbūt dārza dizains, dārza kompozīcijas, tie, kad varbūt ir padziļinātāka interese vai kas grib savu kādu dobi sakārtot vai kādu savu stūrīti dārzā, tad ir šāds kurs. Un, jā, nu, ja ir iespēja klātienē atbraukt, tad mums arī ir daudzi, jā, kursi, kas ir un meistarklases un lekcijas, kas ir uz vietas par dažādākām tēmām. Gan sākot no tām pašām, kas mums ir aktuāli, protams, zaļās prasmes, līdz hobijiem dažādiem un interešu, teiksim, pulciņiem, ja, ko ir iespējams pieaugušiem pie mums apgūt. Un varbūt dāmām, kas ir pievienojušās, ir kāds jautājums? Laikam nav uz doto brīdi. Jā, nu tad es varu pastāstīt vēl nedaudz par to. Tātad nodarbības lielākoties notiek ārpus darba laika, tad tas ir darba dienās vakaros. No 6 parasti līdz 9 vakarā, vai nu tad sestdienās, svētdienās. Līdz ar to tās ir iespējams, jā, apvienot ar darbu un pieslēgties tajā brīdī, jā, kad tas ir ārpus darba laika. Un ja gadījumā netiek, tad pieņemsim tās, kas ir tiešsaistē nodarbības, visas tiek ierakstītas un ieraksti tiek nosūtīti nākamajā darba dienā uz e-pastu, vai arī mums ir tāda Moodle platforma, kurā brīdī, tad jebkurā brīdī savērtā 3 mēnešus pēc tās ieraksta ir iespējams tātad šo nodarbību noklausīties. Tā Sandra ir pacēlusi rociņu, jā, mēs klausamies, droši runājat. Var dzirdēt, ja? Jā. Kad notiek tās, kad beidzās nodarbības galā, ir kaut kāds certifikāts vai nekas? Jā, tātad jebkura nodarbība, tā skaitā tās, kas mums arī ir neformālās, kas lielākoties mums ir tad apliecība, tiek izsniegta no Bulduru tehnikuma izglītības iestādes par reformālās izglītības konkrētas programmas apguvi tādā un tādā laika posmā. Parasti tagad jau mūsdienās viņas ir elektroniskā formātā, bet, ja ir nepieciešams, viņu tātad vai nu jūs paši varat izprintēt, vai nu arī, ja ir nepieciešams, ja var, teiksim, tā ar parakstu, mēs viņu varam arī ieskanēt un jums nosūtīt. Bet jebkuru, arī tās, kas ir, teiksim, tās hobiju kaut vai meistara klases, ja tad pieņemsim puķu turētāju, ja meistara klase mezglošanas, kas ir arī ļoti pieprasīta. Un tagad pa ziemu, notiek martā, bet, respektīvi, jā, tai vēl, teiksim, tādā agrā pavasarī, kad ārza darbi varbūt nav un āra darbi nav vēl tādi plaši, teiksim, darāmi, ja, tad mēs kaut ko piedāvājām iekšā, ko var padarīt un gatavojoties vasarai, ja, var uzmazgot šādus te puķu kodus. Arī šādām nodarbībām ir apliecība, kaut arī viņi, teiksim, tā nav tā kā profesionāli, viņi varbūt nav kā profesija, vai jūs viņu tā kā, bet viņi jebkurā gadījumā, jebkuru šo nodarbību, arī hobiju līmenī, kas ir, jūs viņu saņemat apliecinošu šo dokumentu. Un tā, kas ir floristikas pamati, tur jau ir izglītības ministrijas izdots oficiāli dokumenti jau kā, viņi skaitās arī kā profesija, jo tas ir profesionālais diploms, ko izsniedz izglītības ministrija par tām 160 stundām, ko jūs esat klātienē darbojusies. Jums ir arī tātad gala eksāmens, pārbaudas darbs. Ar to viņš nosacīti nav eksāmens, viņš ir tā kā pēdējais tas darbs, ko parasti tad vienojās pirms tam ar pasniedzēju, kādu tad to floristikas kompozīciju jūs, teiksim, tajā pēdējā nodarbībā veidojat. Tā, tas tā mums
īsumā. Mums tāpat arī ir dažādi digitālie rīki, pieejami dažādas nodarbības, piemēram, ainavu arhitektiem, dārzniekiem, kuram interesantam, kas varbūt aizraujās ar savu dārzu, vai varbūt grib jau piepelnīties un kādam citam zīmēt 3D un 2D programmās, kā AutoCAD un SketchUp. Tad šobrīd mums februārī sāksies AutoCAD programma, ko ir iespējams apgūt. Rudenī mums ir SketchUp. Te mums jau ir oktobra sākumā sākās. Tad mums ir daudz tādas arī vienas dienas floristikas meistara klases, jo, piemēram, ir tā, ka nezinu, vai grib to garo kursu iet vai mēģināt, kas ir tā 160 stundas, vai jau kas ir tā profesionālā izglītība ar tām 2000 stundām, ko piedāvā skola, kas sev ir klātienē. Tad var atnākt uz vienas dienas meistara klasi un saprast, vai interesē tā tēma, vai varbūt vienkārši grib atpūsties no ikdienas, jo materiāli lielākoties visi tiek nodrošināti un instrumenti, tātad ir tik daudz, cik jābūt vēlēšanai piedalīties un braukt uz vietas. Tā kā mums tās, protams, lielākoties visas mācības ir saistītas ar zaļajām prasmēm. Tas ir tas, kā mēs sadarbojamies ar Bulduru tehnikumu pasniedzējiem. Un viņi visas tās savas zināšanas, ko ir jau 20, 30 gadu pieredzē, ko ir, teiksim, apguvuši gan savā profesionālajā pieredzē, ko strādājot paši apguvuši, gan arī mācību pieredzē, ko ir saviem audzēkņiem Bulduru tehnikumā, tad mēs nododam arī pieaugušajiem šīs zināšanas. Tā kā tā, ja varbūt ir vēl kāds jautājums? Tā. Un es varbūt pastāstīšu par to, kā tad tālāk. Respektīvi, ja jums ir ieinteresējusi kāda no nodarbībām, kā jūs viņu varat, teiksim, iegādāties vai pieteikties uz šo nodarbību, tad jūs redzat, kā šeit ir par mēnešiem, apakšā šeit ir datumiņš katrai nodarbībai, un, piemēram, mēs paņemam puķu kodu turētāju, tā ir vienas dienas nodarbība, un šeit jūs atverot bildīti, te ir pieteikties kursam. Jūs šeit viņu uzklikšķinot, nokļūstat pieteikumu anketā, kuru aizpildot, jūs tad piesakaties uz šo nodarbību. Tas ir viens veids, un vēl ir cits veids, ka jūs varat uzreiz samaksāt. Tās nodarbības, kuras jau ir atvērtas, teiksim, ir grupas nokomplektējušās, jūs atverot, jums būs nevis pieteikties kursam, bet pirkt kursu. Un šeit jūs varat jau uzreiz iegādāties un apmaksāt šo apmeklējumu. Šeit ir gan fiziskām personām norādot visu informāciju, ievadot jūs tad, ja jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties papildus norādīt, jūs piezīmēs ierakstat, tāpat arī, ja ir uz uzņēmumu, iespējams norakstīt šo mācību izdevumu, to apmaksu, tad aizpilda šeit visu nepieciešamos lauciņus, kur norāda tātad, gan reģistrācijas numuru, gan uzņēmumu un tā tālāk. Un šeit tālāk jau jūs norādat, ar kādu apmaksu jūs veicat, ar kādu banku, vai ar karšu maksājumu, vai ar banku, un tad ir uz apmaksu. Un tālāk jau jūs varat veikt apmaksu. Bet, tā kā es neesmu aizpildījusi tos laukus, viņš man neļauj tālāk iet, bet tad ir šādā vēl formātā
iespējams uzreiz apmaksāt mūsu nodarbības. Ir arī gada ietvaros, mums arī ir sadarbības ar dažādiem uzņēmumiem, kur ir bezmaksas nodarbības, tad arī klāt ir nullīte šeit, ja tās ir bezmaksas, kur ir. Mums tagad vēl pagaidām nav ielikts, bet būs, man šķiet, ka martā mums ir sadarbība ar Latvijas mežiem un meža skolu, kur ir tēmas saistībā ar koku kopšanu un mežniecību. Tur arī ir neliela tā maksa, jo tur ir tas līdzfinansējums piesaistīts. Tad mums ir arī, mēs dažādos Eiropas projektos piedalāmies, kuru gada ietvaros arī ir iespējams mācīties ar samazinātu mācību maksu, un tas viss ir norādīts klāt katrai tai nodarbībai. Lūk, šeit, piemēram, ir digitālie rīki ainavas projektēšanai. Šeit mēs esam saņēmuši līdzfinansējumu, bet šajā gadījumā tas ir uzņēmumiem līdzfinansējums. Privāti personas maksā, bet līdzfinansējumu var saņemt tātad līdz ar to arī mazāku summu par nodarbību maksā uzņēmumi. Un pagājušajā gadā mums bija lauksaimniekiem bezmaksas apmācības. Tā kā katru gadu ir dažādos projektos mēs piedalāmies, lai, teiksim tā, būtu interese cilvēkiem, kuri varbūt nevar samaksāt pilnu to dalības maksu, kuriem ir iespēja par daļēju samaksu vai pat par 100% finansētu nodarbību, dalību. Tā kā tas ir arī par mūsu dažādām programmām mācību par apmaksu. Un to piedāvājumu, jā, kas ir gada ietvaros iespējams, jā, pie mums. Te, protams, nav pilnīgi visas nodarbības, jo tas, kas ir tagad uz rudeni, jā, kā redzat, te ir ļoti neliels tas skaits, jā, jo tur vēl nav tie datumi saskaņot ar pasniedzējiem, bet līdz ko mums ir saskaņoti datumi, mums ir izlikts jau, teiksim, pieteikšanās forma. Un tad jebkurš interesants var pieteikties uz šo mācību programmu, sevi interesējošo. Tā, varbūt ir kāds vēl jautājums no klātesošiem?